kad mācījos universitātē par treneri, mums bija tāds priekšmets kā ergonomija. Un tur pasniedzējs uzdeva jautājumu par to, kāda ir labākā pozīcija sēžot pie galda darbā ar datoru. Tad tur katrs kaut kādu savu tur viedokli pateica. Tur taisnu muguru, 45 grādos mugura, kājas 90 grādos. Un tad, kad visi tur bija atbildes snieguši, tad pasniedzējs pateica, nevienam nav taisnība. Labākā pozīcija darbā ar datoru ir nākamā. Un man ļoti patika šis teiciens, un es vismaz to cenšos pielietot arī savā treneru darbā, mācot cilvēkiem pašaizsardzību. Ka nav labākās stājas, nav labākās tehnikas, tad pie vienas problēmas, pie viena konflikta situācijas nav labākās tehnikas vai vienīgās tehnikas, ko pildīt. Ir jāspēj mainīties, jāspēj pieņemt lēmums un rīkoties atbilstoši uzbrukumam, nākamās darbības veikt. Tam jābūt tādai kopējai izpratnei gan par drošību, gan par attālumu, distancēm, gan par tūcīņu, kas jau ir sarežģītāk un prasa daudz ilgākus un komplicētākus treniņus. Un par darbībām, ko darīt pēc tam un par iespējamām sekām. Jebkurā gadījumā te nav fiksētas un pareizās vai nepareizās atbildes. Tas ir tāds liels kopums, kurš šim te audzēkļiem ir jāspēj pieņemt lēmums un jāspēj lēmums mainīt, ja tas ir nepieciešams. Līdz ar to koncentrēšanās uz specifiskām darbībām, specifiskiem norādījumiem, ko darīt, es nemaz kā treneris nevaru paredzēt, kas notiks ar cilvēku reālajā dzīvē, kas būs pretī, ko viņš darīs un kā audzēknis tajā situācijā rīkosies. Es varu tikai teoretizēt un pieņemt, bet īstam es nezinu. Līdz ar to tas arī tas, ko cenšos audzēkņiem dot, vispārēju izpratni, un tad jau tas ir viņa ziņā vai viņas ziņā, kā to pielietot un kā rīkoties. Protams, treniņos tiek pārbaudiet dažādos sparingu un cīņas vingrinājumos, bez tā jau, nekā citādi mēs to nevaram iemācīties.